Šovakar raidījumā. Pētījumā meklē jaunus veidus kuņģa un zarnu vēža agrīnai diagnostikai. Dainis Krūzmanis – Līvānu velobraucēju kopienas sirds. – 2019. gadā Jēkabpilī tika atklāts pētījuma Gistāra reģionālais centrs, kurā iespēju bez maksas saņemt kuņģa un zarnu trakta veselības pārbaudes izmantoja 1386 iedzīvotāji. Tagad Jēkabpilī norit pētījuma otrā kārta, kurā uz atkārtotām pārbaudēm tiek aicināti pirmās kārtas dalībnieki. Pētījumu veids Latvijas Universitātes Kliniskās un profilaktiskās medicīnas institūts. Šī pētījuma rezultātā tiks izstrādātas kuņģa vēža skrīninga vadlīnijas Eiropas Savienībā, un tāpēc šis ir ļoti svarīgs pētījums ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas mērogā. Pašlaik Eiropā trūkst efektīvas kuņģa vēža skrīninga metodes, tāpēc pētījumā tiek analizēti dažādi varianti. Dalībniekiem tiek veiktas pārbaudes, kas var palīdzēt atklāt gremošanas sistēmas audzējus vai to priekšvēstnešus. Vienā no pārbaudēm tiek noteikts, cik daudz iekšējo tauku ir organismā. Tāpat tiek mērīts cilvēka augums, garums un svars, ņemtas asins analīzes un fēču analīzes, kā arī veikti citi testi. Nozīmīga loma pētījumā ir helikobaktērijas noteikšanai. Viens no kuņģa vēža izraisošiem faktoriem varētu būt helikobaktērija. Pētījumā tiek precizēts, vai šī helikobaktērija ir vai nē. Ļoti precīzs tests ir ELP tests. Ierodoties respondentam, viņam tiek lūgts iepūst šādā maisiņā. Tad, kad viņš to ir izdarījis, pēc pusstundiņas jāiedzer ir substrāts, un pēc pusstundiņas jāpūš elptests otru reizīti. Kad tas tiek izdarīts, tad liekam elptestu aparātā, un šie mērījumi visi tiek testēti. Latvijas iedzīvotāju inficētība ar helikobaktēriju ir ļoti augsta, ap 50%. Arī pētījuma pirmajā kārtā Jēkabpilī šis mikroorganisms tika atklāts daļai dalībnieku. Ja helikobaktērija tika konstatēta, tad visiem bez maksas tika piedāvāts lietot medikamentus, lai varētu izskaust šo baktēriju. Lielākoties rezultāts bija ļoti labs un helikobaktērija tiešām tika iznīcināta. Līdzšinējie pētījumi liecina, ka kuņģī mītošās baktērijas izskaušana varētu pat par 40% samazināt kuņģa vēža izraisītu nāves gadījumu skaitu. Tāpēc būtiski atrast veidus, kā šo profilaksi īstenot praksē. Pētnieki aicina tos iedzīvotājus, kuri piedalījās pirmajā kārtā, būt atsaucīgiem un atnākt uz atkārtotām pārbaudēm. Jēkabpils centrā pētījuma otrās kārtas pārbaudes ilgs līdz 31. maijam. Savukārt dalībnieku apsekošana visā valstī tiks pabeigta nākamgad. Gistāra ir viens no ilglaicīgākajiem pētījumiem Latvijas medicīnas vēsturē. Tas sākās 2013. gadā un noslēgsies 2026. gadā. Līvānu novada centrālajā bibliotēkā regulāri tiek eksponētas novadpētniecības materiālu izstādes. Februārī ik viens var iepazīties ar sportistu biedrības Veloklubs Līvāni dibinātāju Dainis Krūzmani. Viņš lielāko daļu savas dzīves velta riteņbraukšanai un veicina riteņbraukšanas attīstību gan Līvānu novadā, gan visā Latvijā. Dainis visu dzīvi pavadījis Līvānos un riteņbraukšana viņam ir tuva jau kopš bērnības. Ar to hobija līmenī aizrāvies līdz pat brīdim, kad bija jādodas dienēt armijā. Atgriežoties mājās, šī sirdslieta palika otrajā plānā. Vēlāk, kad Daiņa ģimenē ienāca bērni, viņiem bija jāmeklē kāda aizraušanās. Dēlam Danielam sirdī iekrita tieši riteņbraukšana. Kad jau bija izaudzis lielāks, tad jau nopirkam lielo riteniju. Arī pamēģināju pabraukt ar dēla ritunu. Jā, tiešām baigi forši. Nopirkām tad man velosipēda, pēc tam, protams, arī sievai. Ģimene kopā izlēma piedalīties Cēsu velomaratonā un ierodoties jau bija skaidrs. Tā ir viņu lieta, bet vērojot citus sportistus, Dainim radās jautājums. Kāpēc nav Līvānos? Varētu mēs kā būt tādi pirmsākumi, kas Līvānos uzņemtos to lietu organizēt. Atradu vēl domu biedrus 3 gabalus un 4 cilvēki mēs nodibinājām
biedrību Veloklubs Līvāne. 2008. gada 8. janvārī tika nodibināts Veloklubs Līvāni. Tā pirmajā darbības gadā tika organizēts Līvānu velokross, kas notiek vēl aizvien. Sākotnēji bija grūti atrast domu biedrus, jo Līvānos nav vēsturisku riteņbraukšanas tradīciju. Tomēr 2009. gadā klubā darbojās jau aptuveni 15 cilvēki. Šobrīd kluba sastāvā ir kopā 91 dalībnieks gan no Līvāniem, gan citiem Latvijas reģioniem. Dainis Skrūzmanis atzīst, ka izaicinājumi ir visu laiku. Tas ir patiesībā tikai tīrais sirdsprieks. Tas nav, neesmu nevienu algu saņēmis, nevienu centu, nevienu kapeiku. Tā vēlme tomēr bija stiprāka. Veloklubs īstenojas arī vairākus nozīmīgus projektus, piemēram, 2011. gadā atklāts sabiedriskais centrs, kur riteņbraukšanas entuziastiem sanākt kopā. Šobrīd telpu rotā dažādi kluba un tā biedru apbalvojumi par izciliem sasniegumiem. Piemēram, Filips MTB maratons 2009. gads 3. vieta. Tas ir 3. vieta manam dēlam. Piedalījās, viņš bija tāds ļoti kārtīgi trenējās un bija arī diezgan tāds spēcīgs puika. Tā atceroties tāds patīkams moments. Daņa dēls Daniels 2012. gadā traģiski gāja bojā, un šis apbalvojums plauktā ieguvis īpašu vietu. Centrā darbojas arī velosipēdu darbnīca, kurā ir visi nepieciešamie instrumenti, lai ik viens iedzīvotājs varētu remontēt savu braucamo. Tāpat riteņbraucēju vidū ir populāra slēpošana, tādēļ izveidots stends, kur var veikt uzlabojumus slēpēm. Dažādi numuri no dažādām sacensībām. Reizēm tā ienāca un paskaties kaut kādu atceries, arī nodibinājām klubu, aizbraucam uz Austriju. Vērienīgākais projekts, ko Veloklubs Līvāni šo gadu laikā īstenojas, ir Grīvas aktīvās atpūtas parks, kas piemērots riteņbraukšanai, pastaigām un citām veselīga dzīvesveida aktivitātēm vasarā un slēpošanai ziemā. Jēkabpilī kāda sieviete saņēma telefona zvanu no nepazīstamas personas, kas teica, ka notikusi kļūme ar sievietes internetbanku, tāpēc nepieciešams tai pieslēgties. Sieviete apstiprināja piekļuvi internetbankai, bet pēc tam konstatēja, ka no viņas bankas konta izkrāpti vairāk nekā 6000 eiro. Valsts policija par notikušo uzsākusi kriminālu procesu. Līvānu novada Rudzātu pagastā notikusi 2 kravas automašīnu sadursme. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka cilvēki no transportlīdzekļiem izkļuva pašu spēkiem pirms glābēju ierašanās. Ugunsdzēsēji atvienoja akumulatoru klemmes un sakārtoja brauktuvi. Aizkraukles novada Daudzeses pagastā kādā vienstāva pirtsēkā bija izcēlies ugunsgrēks. Dega pirts grīda. Liesmas tika nodzēstas vēl pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvalde saņēma kopumā 9 izsaukumus, 5 uz ugunsgrēku dzēšanu, 2 uz glābšanas darbiem, bet vēl 2 izsaukumi bija maldinājums. Saslimstība ar gripu aizvadītajā nedēļā ir pieaugusi un liecina par augstu gripas vīrusu aktivitāti, rāda slimību profilakses un kontroles centra monitoringa dati. Gripas gadījumi pagājušajā nedēļā reģistrēti visās 10 monitoringa teritorijās. Visaugstākā intensitāte reģistrēta Liepājā, kur ziņots par 33 gripas gadījumiem. Savukārt Jēkabpilī reģistrēti 25 saslimšanas gadījumi. Latvijā kopumā aizvadītajā nedēļā gripa klīniski noteikta 284 pacientiem. 20. februārī ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils turpina kristies, ceturtdien pirms pusdienlaika sasniedzot 3,89 metrus virs stacijas nulles atzīmes. Arī pie zeļķiem un pļaviņām ūdens līmenis ir samazinājies. Tas tādēļ, ka vižņi ir sasaluši un sablīvējums ir pavirzījies vēl tālāk augšpus Jēkabpils. Šobrīd vižņu aste jau atrodas starp Līvāniem un Jersiku, informē civilās aizsardzības speciālisti. Plūdu draudu šobrīd nav. Sinoptiķi prognozē, ka nākamnedēļ pamazām kusīs ledus un sniegs, tādēļ upēs gaidāmas ūdens līmeņa svārstības. Latvijas Universitātes pētnieku komanda īsteno pētījumu, lai apzinātu sabiedrības paradumus, kas saistīti ar atpūtu pie ūdens un laivošanu Latvijas upēs. Rezultāti sniegs jaunas zināšanas par ūdeņu ainavas veidošanos un pilnveidos sapratni par cilvēka ūdens attiecībām gan individuālā, gan kolektīvā mērogā.
Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā. Tā pieejama portālā Jēkabpils laiks. Pļaviņās 21. februārī norisināsies jauno vijolnieku konkurss. Šogad savas prasmes demonstrēt pieteikušies 38 vijolnieki no 23 mūzikas skolām, tostarp arī no Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas. Konkursu vērot aicināti arī interesanti. Norises vieta – Pļaviņu mūzikas skola, konkursa sākums 11. Savukārt tajā pašā dienā 17. Pļaviņu kultūras centrā ikvienam iedzīvotājam būs iespēja baudīt divu izcilu mākslinieku, vijolnieka Daniela Bulajeva un pianistes Agneses Egliņas koncertu programmu Pastaiga pa vīni. Klausītājiem ieeja ir bez maksas. – 21. februārī 15. Biržu tautas namā notiks koncerts Ar sirdi dejā un dziesmā. Tajā piedalīsies Biržu tautas nama mūsdienu deju kolektīvi un Aknīstes bērnu un jauniešu centra pārstāvji. 21. februārī 2020. Jēkabpils sporta hallē risināsies reģionālās basketbola līgas spēle starp Jēkabpils BA un Augšdaugavas novads Rēzekne komandām. 22. februārī 2014. Līvānu novada kultūras centrā norisināsies Līvānu novada kultūras centra Eiropas senioru deju kopas Rūžiņas jubilejas koncerts Mirkļi, kuros uzzied rozes. Deju kolektīvs dejo Eiropas, šlāgeru un tautas dejas. Kolektīvs ir piedalījies Latgales un visas Latvijas Eiropas deju festivālos. 22. februārī 2018. Gārsenes tautas namā norisināsies Aknīstes sieviešu vokālā ansambļa Viotonika 25 gadu jubilejas koncerts. 23. februārī 2011. Jēkabpils sporta hallē norisināsies tradicionālās sacensības jautrās slides. Dalībniekiem būs jāveic 3 dažādas slidošanas disciplīnas. Lai varētu piedalīties sacensībās, nepieciešamas slides un cimdi, kā arī aizsargķivere. Dalība sacensībās jāpiesaka elektroniski aizpildot anketu. Vairāk informācijas Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 25. februārī 2010. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā būs radoša tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu. Rakstniece ir vairāku stāstu krājumu un bērnu grāmatu autore. 25. februārī 2015. Koklēs Variešos notiks brošu darbnīca jauniešiem. Tā būs iespēja izgatavot unikālu piespraudi valsts karoga krāsās. Apmeklētājiem nav nepieciešamas priekšzināšanas, kā arī visi materiāli būs nodrošināti. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Vairāk informācijas Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centra mājaslapā. Sasildi savas mājas ar pati kurināmās koksnes produktiem. No augstas siltumietilpības skujkoka briketēm līdz pat kamīnmalkai. Pata plašajā piedāvājumā tu atradīsi tieši to, kas vajadzīgs tavam mājoklim. Vai tev nepieciešams neliels daudzums vai visa palete? Mums ir izcinājumi katras mājas siltumam. Apmeklē Pata veikalus Rīgā, Drēliņos, Valmierā, Saldū vai Liepājā un iegādājies kvalitatīvu kurināmo savām mājām. Ātri, vienkārši un izdevīgi. Viss nepieciešamais tagad arī nopērkams vien ar dažiem klikšķiem mūsu e-veikalā www.patatimber.lv.